Ļoti vienkāršs uzdevums, kurš pirmajā acu uzmetienā varētu likties nepārāk saprotams, bet kas jums ir jāzina, lai šo izpildītu? Pirmkārt, tas, ka DNS ir molekula, kas sastāv no nukleotīdiem, līdzīgi kā ķieģeļu māja sastāv no ķieģeļiem. Tātad viens nukleotīds ir DNS uzbūves pamata elements. Ja paritinam vaļā DNS dubultu spirāli, tad te tos nukleotīdus var redzēt. Reku 1, 2 un 3. Bet mēs redzam, ka katrs nukleotīds sastāv no 3 sastāvdaļām. Tātad katrs nukleotīds satur fosforu skābes atlikumu, ar P ķīmijā apzīmē fosforu, līdz ar to var viegli atrast nukleotīdā. Vēl ir ogļhidrāts. DNS gadījumā ogļhidrāts ir dezoksiriboze. Dezoksiriboze satur 5 oglekļa atomus un izskatās šādi, kā 5 stūris. Un 3. elements ir slāpekļa bāze. Ar to ir mazliet interesantāk, jo DNS gadījumā var būt 4 dažādas slāpekļa bāzes – guanīns, cituzīns, adenīns un timīns. Katrs nukleotīds satur tikai vienu no šīm 4 slāpekļa bāzēm, līdz ar to var būt 4 dažādi nukleotīdu veidi, 4 dažādi ķieģeļu veidi. Un te mēs redzam, ka abi DNS pavadieni kopā turas tieši ar šīm slāpekļa bāzēm. Vēl interesanti tas, ka guanīns vienmēr turas kopā ar cituzīnu, bet adenīns ar timīnu. Šo draudzību sauc par komplementaritātes principu. Šādu pārveidošanās nav nejauša, to nosaka ūdeņraža saišu skaits. Starp adenīnu un timīnu būs 2 ūdeņraža saites, bet guanīnu un cituzīnu būs 3. Tātad šādiem pārīšiem sakrīt vajadzības un viņi turas kopā. Nu re, un tagad pavisam vienkārši varam atbildēt uz eksāmena jautājumu. Šis mums ir fosforu skābes atlikums, jo redzam fosforu. Fosforu skābes atlikumu mēdz dēvēt arī par fosfātu grupu. Šis 5 stūris mums ir dezoksiriboze, bet šie, starp kuriem ir ūdeņraža saites, ir slāpekļa bāzes. Te mēs redzam timīnu un adenīnu, starp kuriem ir 2 ūdeņraža saites, bet te mēs redzam cituzīnu un guanīnu, starp kuriem ir 3 ūdeņraža saites. Tātad D atbilde ir pareizā.